Esiet sveicināti šajā video ar jums Vita Solo. Un šodien parunāsim par tādu tēmu kā cenas un to veidošanās, kā arī vērtības radīšana. Tātad dārgi vai lēti, kā izveidot cenu, kā pieņemt lēmumu par to, par kādu cenu pārdot. Jā? Tātad tas ir, ko bieži es saskaros savā ikdienā, strādājot ar klientiem, un tas, ko es tik ļoti bieži dzirdu, jā, ka tātad tās cenas ir lētas un gribās pārdot lēti, tātad gribās nolaist cenu. Ja, bailes pārdot dārgāk, bailes dot cilvēkam šo vērtību. Tā ir ļoti, ļoti nopietns stāsts patiesībā par naudas psiholoģiju, tad gan par tavu domāšanu, gan arī par to, ko tu nedod tālāk savai auditorijai. Ja? Ja šis stāsts ir par cipariem, tad man uzreiz rodās jautājums, vai cena ir vienīgais, ar ko tu vari konkurēt. Ja? Jo patiesībā, ja tu mēģini konkurēt tikai ar cenu, tad visticamāk tu neredzi sava produkta vērtību. Tam, ko tu dari, visticamāk, ka nav vērtības. Jo es pat esmu saskārusies ar tādiem gadījumiem, ka cilvēks man saka, tātad mani konkurenti pārdod to pašu vai kaut ko ļoti, ļoti, ļoti līdzīgu, ja? Tātad par dārgākām cenām, bet no viņiem pērk daudz vairāk un lielākos apjomos nekā pērk no manis. Ja? Un tātad jautājums ir, kāpēc? Kāpēc tas tā notiek? Tātad šis stāsts nav par cenu, bet tas stāsts ir patiešām par to vērtību, ko tu spēj iedot. Tātad pirmām kārtām vērtību. Ja? Tātad tu pārdod cilvēkam vērtību. Un tad, kad cilvēks redz vērtību tajā, ko tu dari, tad viņš ir gatavs maksāt šo cenu par to, ko tu dari. Tad tas nozīmē, ka cilvēks tev uzticās. Es tev atdodu savu naudu, tāpēc, ka es tev uzticos. Es ticu, ka es saņemšu to vērtību, kādu es vēlos saņemt. Un te jau atkal ir stāsts par tevi, par to, vai tu spēj radīt vērtību, kā tu radi vērtību un kā tu pārliecini cilvēku par to, ka tiešām tas viņam palīdzēs un būs nepieciešams, ka tas tavs produkts vai pakalpojums, tas, ar ko tu nodarbojies, ir šīs cenas vērts. Un tas ir tavs uzdevums un tā ir tava atbildība. Protams, te jau stāsts ir arī par pārdošanu. Bet tātad galvenais, uz ko tev pirmām kārtām vajadzētu fokusēties, ja? Tātad ir tas, vai tu redzi vērtību tam, ko tu dari. Ja? Tātad vai tu tiešām tici, ka tas, ko tu dari, tas, ko tu pārdod, tas, ko tu radi, ka tas palīdz cilvēkiem, ka tas ir vērtīgs, ka tas viņiem ir nepieciešams, ka tas viņus padarīs priecīgākus, laimīgākus, bagātākus, atvērtākus, ja, un vēl visādi citādi laimīgākus, ja, ka viņi ieraudzīs to vērtību. Un tātad atkal, viņi ieraudzīs to vērtību. Tad, kad tu ieraudzīsi to vērtību, jo tavs uzdevums būs nodot viņiem to, ka šis patiešām ir vērtīgi. Tātad es vēlreiz uzsvēršu, tāpēc tavs pirmais uzdevums ir tiešām ieraudzīt vērtību tam, ko tu dari. Ja tu neredzi vērtību, tad tavs uzdevums ir radīt vērtību. Ja? Tātad radīt vērtību. Domāt, ko tu vari uzlabot, kā tu vari uzlabot, ko tu vari piekoriģēt, ja? Tātad kā tu vari papildināt. Es nezinu, kas ir tas, ar ko tu nodarbojies un ko dari, bet principā tas darbojās jebkur. Ja? Ja mēs skatāmies no tāda biznesa psiholoģijas viedokļa, tad galvenais ir uz to gudri paskatīties, saprast, kā tad to var uzlabot tavu piedāvājumu, ja? Kā to var apaudzēt, kā to var skaisti iepakot un skaisti pasniegt, lai tātad šī vērtība tam pieaugtu. Un tas attiecās uz jebkuru produktu un uz jebkuru pakalpojumu. Ja? Protams, būs kaut kādas preces, kas ir pirmās nepieciešamības preces, kas tātad cilvēkos radīs lielāku vēlmi pirkt, ja? Būs preces, kas nav tik populāras. Ja? Bet tātad arī tas ir tavs stāsts par to, kā tu ieej tirgū un kā tu vari aiznest savu vērtību tam, ko tu dari. Ja? Tātad arī tu savu produktu vari radīt par tādu emergency, par pirmās nepieciešamības preci. Tātad tu
pieliec to svarīgumu tam produktam, tam pakalpojumam, ko tu dari, ar ko tu nodarbojies. Ja? Nu, arī sev, protams. Jebkām. Tātad mēs varam audzēt šo te vērtību ar savām zināšanām, psiholoģijā, ar savām prasmēm. Ja? Tātad saprotot, kā mēs varam uzlabot, kā mēs varam augt un attīstīties, kā mēs varam to pasniegt labāk, skaistāk un pievilcīgāk, lai labāk apmierinātu klientu vēlmes un vajadzības, lai tie būtu priecīgāki un laimīgāki. Tieši caur to mēs varam radīt vērtību. Ja? Un tas ir par tavu produktu attīstību, par tavu biznesa attīstību, ja? Un par šo te biznesa psiholoģiju, kur šīs zināšanas būs ļoti, ļoti nepieciešamas un ļoti, ļoti vajadzīgas. Vairāk par to mēs runājam manā online biznesa klubā, kur es palīdzu konkrēti katram biznesam arī augt un attīstīties un radīt šo vērtību un ieraudzīt arī savu vērtību. Ja? Ja tu vēlies pievienoties šim te online biznesa klubam vai uzzināt par to vairāk, tad sazinies ar mani vai arī meklē vairāk informācijas mājaslapā www.vitasolo.eu. Ja? Bet tā tad atceries to, ka tev nevienmēr ir jādomā par šīm te cenām, bet ir jādomā tieši par vērtību, par to, kā tu vari iedot papildus vērtību, kā tu vari radīt vērtību un kā tu vari arī noticēt savam produktam, savam pakalpojumam, lai aiznestu to tālāk, kā tu to pozicionē, kā tu to pasniedz savai auditorijai un kā tu to pārdod, kā tu spēj sadarboties un kā tu spēj tātad iedot šo te ideju par to, ka cilvēkam tas ir nepieciešams un ka cilvēkam tas ir nepieciešams tieši no tevis. Tātad te ir daudz dažādu faktoru, gan kā tas tiek pasniegts, kā tas tiek parādīts, kāda ir pievienotā vērtība, arī kāds ir servis, ja, un kāda ir tālākā sadarbība. Tam visam ir vērts pievērst uzmanību, ja tu gribi pārdot, tātad nevis lēti un konkurēt tikai ar cenām, bet ja tu vēlies pārdot arī par augstām cenām, ja tu vēlies pārdot kvalitatīvi un pārliecinoši. Un, protams, katrs pats izvērtē un katrs pats pieņem šo lēmumu. Bet es aicinu uz to, lai tiešām uzņēmēji izvērtē savas cenas un pievērš uzmanību tam, kā tad varētu paaugstināt savu vērtību un iedot klientam vairāk. Jo patiesībā arī klients būs apmierinātāks, saņemot labāku kvalitatīvu produktu vai pakalpojumu, pie kā tu būsi piestrādājis, lai paceltu šo te savu vērtību. Ja? Un tieši tāpatās tas palīdzēs augt arī tavam biznesam. Ja? Tas palīdzēs tev vēl kaut ko pievienot klāt, tas dos tev papildus līdzekļus, ja, lai tu varētu ieguldīties vēl tālāk sava biznesa attīstībā un nodrošināt vēl labāku servisu un arī iet uz priekšu. Ja. Un tieši tāpatās neklausīties, tad, kad arī no kā cilvēki mēdz baidīties, ar ko saskaros, ja, ka tātad otrā pusē, tātad klients saka dārgi, ja. Atkal uzdot savu jautājumu, kas ir mana mērķa auditorija. Ja? Vai tie, kas saka dārgi, vai tā vispār ir tava mērķa auditorija? Vai tie ir tie cilvēki, kuriem tu vēlies pārdot, un tie ir tie cilvēki, kuriem šis te produkts vai pakalpojums ir paredzēts? Ja? Tātad ļoti daudz cilvēku tieši tāpatās teiks, ka Ferrari ir dārgi. Ja? Nu, pieņemsim. Tātad tas, kas patiesībā kāds ir, ko cilvēks saka, es nevaru to atļauties. Ja? Bet Ferrari arī nav paredzēts katram. Tieši tāpat ir ar jebkuru produktu. Tad, kad tu saproti, kam tas ir paredzēts, tad tu vari vislabāk un visskaidrāk noslīpēt savu piedāvājumu. Gan tu vari noteikt labāko cenu, atbilstoši savai auditorijai, gan arī zināt, kā runāt viņu vajadzību valodā. Ja? Kas tad ir tas, kas viņiem ir svarīgi? Kas ir tas, kas viņiem ir nozīmīgi un kā vislabāk ar to sastapties. Tad, kad tu vislabāk sastopies ar šo cilvēku vajadzībām, parādi, ka tu spēj tās aizpildīt un iedot viņiem to, kas viņiem ir nepieciešams, cilvēki ir gatavi tev maksāt arī augstāku cenu, pat neskatoties uz konkurentiem. Ja? Es parasti strādāju uz to, ka tu esi savs brands. Jebkurā gadījumā tu veido savu brandu, tu veido savu biznesu caur saviem uzskatiem, savām pārliecībām un savu domāšanu. Un ja tu domāsi lēti, ja tu neieguldīsies sevī,
savā izaugsmē, savā attīstībā, ja, savā domāšanā, sava biznesa attīstībā, ja tu stāvēsi uz vietas, tad arī viss pārējais tavā biznesā stāvēs uz vietas. Jā, tātad tev ir jāieguldās sevī, lai celtu savu vērtību, jāieguldās savā biznesā, lai tas augtu, un tieši tad tu vari nodot tālāk. Tu kļūsti par dārgāku cilvēku, dārgāku personību, un viss, kas tev ir apkārt, aug un iet līdzi. Tātad ceļot savu domāšanu un savu dzīves līmeni, ceļot savu cenu, savu iekšējo vērtību. Tu cel cenu visam, kas ir tev apkārt. Tu palīdzi ne tikai sev, bet arī tiem cilvēkiem, kas ir tev apkārt, kas iet tev līdzi. Ja? Tātad gan saviem tuvākajiem, kas ir tavs tuvākais cilvēku loks, gan arī saviem klientiem. Tātad tu audz un ej uz priekšu un kļūsti labāks tajā, ko tu dari, un tavi klienti, tavi sekotāji iet tev līdzi. Ja? Tātad tu palīdzi augt arī viņiem, tu cel dzīves līmeni ne tikai sev, bet arī citiem cilvēkiem. Tāpēc nav jādomā par to, kā pārdot lētāk, kā piedāvāt lētāk, bet ir jādomā par to, kā piedāvāt kvalitatīvāk, kā piedāvāt vērtīgāk un kā iet uz labākajiem rezultātiem, piedāvājot to pašu citiem. Cel savu vērtību, savu dzīves līmeni, savu domāšanas līmeni, un tieši caur to palīdz to pašu darīt arī citiem. Atceries, nevienmēr stāsts ir par cenu. Stāsts ir par vērtību un tavu spēju šo vērtību aiznest līdz citiem cilvēkiem un ļaut arī viņiem to ieraudzīt, izjust, piedzīvot un aiznest arī tālāk un padalīties arī ar citiem. Tieši tāpat izdari arī tu, ja šīs video bija vērtīgs, tad padalies ar kādu, kuram vēl tas varētu noderēt, atstāj savus laiku, piesako manam kanālam un tiekamies arī nākamajos video.